Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 17. sērija, 1989. 90. gads, neatkarības deklarācija, Laimas pulkstenis, valūtas maiņas punkti, laikraksts Diena, studijas viesi, Juris Kaža un Sarmīta Elerte. Čikāgas piecīša Alberta Leksdiņa vadībā darbojas jau kopš 1961. gada un Latvijas iedzīvotājiem labi pazīstami. Dažādi radinieki vai vienkārši jūrnieki, riskējot ar lielām nepatikšanām Valsts drošības komitejā, allaži ievaduši viņa skaņaplates, kas vēlāk tiražētas lentēs un kasetēs. Beidzot, Latvijas iedzīvotājiem lemts skatīt emigrantu dziesminiekus vaigs vaigā, jo 89. gadā viņiem tūre pa Latviju. Pēc 28 gadu klejošanas par Amerikas prērijām, par Dienvidamerikas pampām, par Austrālijas zelta laukiem, par Eiropas vīna kauliem, izslāpuši dzimtās bēdzu sulas, izsalkuši dzimtās rudzu maizes, noilgojušies pēc savu dzimto meiteņu apkampieriem un smaidiem, atgriežas savā dzimtenē Čikāgās piecīši. Jau trešo gadu desmitu laika cirnās man, māte savus dēlus vēl gaida atpakaļ. Ar brīvību tāpat kā mākļiņš tā pie visiem tiem, priekškažiem liekās diezgan, bet visiem nepietiem. 89. gadā par īstu sensāciju un ne tikai Latvijā kļūst Ivara Selecka un Tālavalža Margēviča dokumentālā filma Šķērsiela. Tai īpaša aura, tajā interesanti tipāži. Pirmajā dokumentālo filmu festivālā Ļeņingradā 300 filmu un 53 valstu konkurencē Šķērsiela iegūst veselus 3 godalgas. Latvija, Rīga, Šķērsiela, Pārdaugavā. Toļiks Kaņeps. Viņam kā nevienam latvietim un šķērsielniekam ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis. Mārutku Pēteris parasti savu preci taisa pats. Oliņiene gluži bez sava prieciņa nedzīvo. Rudaš Ēriks, šodien skaidrā. Tas rūtainajā kreklā ir Rudašu Ērika dēls, Aldis. Viņš pirmais Šķērsielā izveidoja savu uzņēmumu. Daiga. Viņa gaida bērnu. Žēl, ka starp talciniekiem nav Daigas puiša. Viņš parādās aizvien retāk. Japonē. Tas ir Oša mīļākais sauklis. Bet nevienam to nav izdevies atšifrēt. Jāņa Zālīša grāmata mīlestības vārdā pazīstama jau sen. Dažiem jaunolātajiem to pat pasniedz kā dāvanu kāzas dienā. Tomēr lielākā sabiedrības daļa šo 83. gada grāmatas otro izdevumu ar Edgara Ozoliņa ilustrācijām nav pat redzējusi, jo pēc partijas pavēles to iznīcina uzreiz pēc iespiešanas. Jānis Zālītis un viņa darbs augšām ceļas žurnāla Liesma lapspusēs. Seksuālās audzināšanas stafeti pārņem daudzi. Arī bērniem domāti izdevumi ar žurnālu Zīlīte priekšgalā. Ja biežā vārda seks pieminēšanu izdevumos Liesma, skolu un ģimene, veselība un pat televīzijas programmā jauniešiem skabārga sabiedrība pacieš, tad žurnāla Zīlīte marta numuru noformējums un tajā iespiestais komiks Kā rodas bērni dažiem vairs nav izturams. Pedagogi ir noskaņoti aizstāvēt bērnu dārza šķīstību līdz pēdējam. Klīst baumas, ka vairākās pirmsskolas bērnu iestādēs tiek organizētas papildu dežūras diendusas laikā, lai modrāk pieskatītu mazos Zīlītes lasītājus. Visu pēckara laiku lielo pulksteni pie brīvības pieminekļa rotā miermīlīgi uzraksti – miers, mir, pīs un paks. 89. gadā fabrika Laima atjauno tā sākotnējo izskatu, paplašina kolonnu, iestiklo to un rada apgaismojumu. Laimas pulkstenis atgūst savu sākotnējo veidolu un vārdu.
Tie, kas pie Laimas pulksteņa sarunā randiņas, ir mazliet izbrīnīti. Kā tā? Vai tiešām vērā ņēmuši mūsu domas? Jo par spīti Miru družba festivaļu stila noformējumam lielākā daļa rīdzinieku šo pulksteni vienmēr ir saukusi par Laimas. Liepājas dzintars ir atzimis, un 87. gadā galveno balvu tajā jau ieguvusi grupa Zodiaks. Tomēr 89. gada sponsori un organizētāji jūtas īpaši bagāti, un galvenās balvas ieguvējus nolēmuši sumināt ne mazāk, ne vairāk, kā ar mikroautobusu Latvija. Konkurence solās būt patiesa sīva. Šoreiz Bauskas rajona neņem golfos Zodiaks, Bauskā viņa mājas, un arī šeit Liepājā Jānis Lūsēns un viņa draugi. Galveno balvu un autobusu Latvija izcīna Zodiaks. Kopš dzimšanas 80. tas ir pamatīgi mainījies. Vadītājs un taustiņnieks Jānis Lūsēns raksta savdabīgu mūziku. It kā ārtroks, it kā pops, un tomēr nav neviens, ne otrs. Grupā ir varošas dziedātāji tandēms Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktupāvels, kurš ģērbts baltā pārvietojas par skatuvu kā orkāns un laiku pa laikam ekspresīvu piespēlē vijoli. Zīmīgākie Zodiaka skaņdarbi ir Mirušais gadsimts, Vējš un Daugava. Latvijas baletskolas laika gaitā izaudzinājuši nevienu pasaules līmeņa zvaigzni. Divus vārdus nav pat īpaši jākomentē. Mihils Berišņikovs, kas savulaik Kirova vārdā nosauktajam Ļeņingradas teātrim koncertējot Amerikas Savienotajās valstīs pārbēg ienaidnieku nometnē, iegūst ASV pavalsniecību, dejo vēl līdz 90. gadu beigām. Savukārt Ļeņina prēmijas laureāts, PSRS tautas skatuves mākslinieks Māris Liepa, kas kopš 56. gada dzīvo un strādā Maskavā, 1989. gada 26. martā pēkšņi mirst. Visspilgtākā Māra Liepas loma ir Krass, baletā Spartaks. Būdams no cilvēkiem, kam skatuves darbs nozīmē dzīvību, Liepa ārkārtīgi smagi pārdzīvo plānveidīgo paudžu maiņu lielajā teātrī. Iespējams, tieši šīs problēmas saīsina viņu mūžu. 89. gada 23. augustā Latvijas Tautas fronte kopā ar Lietuvas sajūdis un Igaunijas Tautas fronti organizē vēl nebijušu un iespaidīgu akciju – Baltijas ceļu. Tas ir ļoti vienkārši. Cilvēki sadodas rokās, tādējādi simbolizējot Baltijas tautu vienotību ceļā uz neatkarību. Paralēli emocionalitātei un vispasaules rezonansei Baltijas ceļam vēl kāds iegūms. Tas iekļūst Ginesa rekordgrāmatā. Atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. 595 kilometrus garajā ceļā nostājušies aptuveni 2 miljoni cilvēku. Runā, ka bioloģiskajam strāvojumam jābūt tik spēcīgam, ka saslēdzot ķēdi vajadzētu sajust vieglu strāvas triecienu. Nekas tāds tomēr nav jūtams, tikai milzīgs emocionālais pacēlums. Rīgā ķēde ir vairāk līdzīga kolonnai, bet citur ķēde nepārtrūks tikai pateicoties siksnām, lakatiem, šallēm un citiem gariem priekšmetiem. Es strādāju kā brīvais žurnālists, un es biju sarunājis gan laikam ar Zviedrijas televīziju, gan ar Anglijas ITN, ierasties Latvijā un filmēt ar amatieru kameru. Tad man tika piedāvāt šī izdevība lidot helikopterī, un tas bija likumsakarīgi, ka man tas piedāvājums būtu bijis jāpieņem. Neskatoties ar, protams, uz kaut kādiem tur iespējamiem riskiem, jo parādīt to, ka tiešām ir simtiem tūkstoši cilvēku pulcējušies, to var tikai no gaisa. Būdams konferencē Vācijā, kur tika tieši apspriest visi notikumi Latvijā senākie, jaunāko laiku, tobrīd 89. gadā, uzzināja, ka oficiālā presē šeit ir ziņots par tādu incidentu, ka te tāds briesmīgs ārzemes spiegs ir lidinājies ar helikopteru un tam līdzīgi, un tam man paziņoja, teiksim, šo 5 gadu aizliegumu iebraukt toreizējā Padomju Savienībā. Un
kā nekā ziņas par to izplatījās itin strauji, un man zvanīja no Zviedrijas radiofona latviešu redakcijas un prasīja, ko es par to domāju. Un es teicu, ka, manuprāt, Padomju Savienība sabruks ātrāk nekā beigsies šis aizliegums. 91. gadā, kad nebija pagājuši ne pilni 2 gadi no šī brīža, atkal atgriezties Latvijā ar vienu no pirmajām neatkarīgās Latvijas vīzām. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Veikalu plaukti Latvijā strauji tukšojas, tiek izpirkts viss, ko vien var panest. Tāpēc 89. gadā tiek ieviesti taloni – ziepju, cukura, alkohola un dažādu pārtikas produktu iegādēji. Tiem 90. gadā pievienojas vēl vieni – degvielai. Ja taloni cukuram vai ziepēm ir jāekonomē, lai izdzīvotu, tad putrājumu, makaronu vai miltu ir par daudz. Tomēr pēckaru gadu rūdītie cilvēki cenšas neatstāt neizmantotu nevienu talonu. Pieliekamajos krājas produkti, kurus ne apēst var, nedz arī laukā izmest roka ceļas. Patiesu vērtību iegūst tikai atsevišķi taloni atsevišķās interešu grupās – tabakai, alkoholam un benzīnam. Presē lasāmas iedzīvotāju žēlabas. Citāts. Galvā īsta putra, skaidrības nekādas. Palīdziet jau, ko šajā talonu muģeklī saprast. Man iedeva lapu ar 47 numuriem, uz dažiem ir rakstīts, ko par tiem var iegādāties, uz citiem nē. Kooperatīvi tiek veidoti, lai palielinātu strādnieku privāto iniciatīvu. Sākotnēji tie saistīti ar rūpniecību, un kooperātoru rīcībā praktiski bez maksas tiek nodots ražošanas iekārtas, telpas un saražotā produkcija. Bizness plaukst, jo nodokļos jāmaksā tikai 13%. Šajā laikā uzplaukst arī tā saucamie kooperatīvie veikali, kuros var atrast absolūti visu, sākot ar košļenēm, kafiju, apģērbiem, videoaparatūru, milzīgiem televizoriem un ko tik vēl ne. Vislielākās pārmaiņas vērojams kooperatīvajā ēdināšanā. Cenas augstas, bet izvēle jau arī liela. Šeit jūs neapvaino un neignorē, bet cenšas izdabāt. Lūdzu, lūdzu, nāciet vēl. Arī kooperatīvais saldējums liekas skaistāks, treknāks, garšīgāks. Pingvīns to pat piedāvā visās varavīksnes krāsās un ar dažādām eksotiskām, piemēram, kivī un banānu garšām. Kooperatīvos strādājošie dažkārt saņem 10 vai pat 20 reizes vairāk nekā valsts sektorā. Veiklos jau drīz vairs nevar atšķirt, kas ir valsts un kas kooperatīvā prece. Bieži vien pircējiem ir nopietni jāriskē starp iespēju nopirkt kaut ko unikālu un pilnīgu brāķi. Varētu jau nodrošināties, pajautājot pārdevējām, vai tikai pārdodamās naglas nav kooperatīvās, bet pārdevēji arī nav vakarējie. Dziļi ielūkosies pircēja acīs un dos psiholoģiski pamatotu atbildi. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma. Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefonu līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. 19. augusts Rīgas jubilejas svētkos, manuprāt, būs pats galvenais notikums, tā teikt, Rozīnīte dzimšanas dienas kliņģerī. Šai dienā no visām Rīgas malām, no visas Latvijas sabrauks bērni un vairāk kā 4 stundas rādīs pilnīgi jaunas neredzētas jubilejas programmas. Tā ir bērnu dāvana savai Rīgai. Nāc arī tu, esi Rīgas viesis! 1990. gadā centrālās dzelzceļa stacijas piepilsētas zālē tiek atklāts Padomju Savienībā pirmais valūtas maiņas punkts.
Agrāk par valūtas operācijām varēja nonākt ļoti drošā vietiņā, bet tagad viss ir legāli. Ik viens par 21 rubli var no kasieriem Veltes Makovskas un Viktora Krasovicka iegādāties vienu Amerikas Savienoto Valstu dolāru. Vai arī otrādi, ja esat ļoti bagāts un jums ir valūta. Viss notiek. Pērk un pārdod visu. Ne tikai Marijas ielā, arī Polijā un Rumānijā. Kapitālisms vēlīgi māja pa valūtas maiņas, būdeņus, lodziņu un letiņu ļaujas vilinājumam. Valsts trūcīga, toties pilsoņi turīgi, vismaz daži. Valūtas maiņa, kas principā ir normāls valsts, normāls pakalpojums iedzīvotājiem un turistiem, Latvijā sākumā kļūst par iedomātu spekulāciju arēnu. Cilvēki dzīvo līdz kursu svārstībām, kaut ko rēķina, iepērk, tad atkal pārdod, iedomātamies sevi par veikliem mākleriem. Tostarp pašiem mijējiem, punktu turētājiem peļņa ir 100%. Jo upes ir lielākās no mūsu ielām, kuras nepārdēvētas plūst, raksta dzejnieks Jānis Baltaus un dzieda Igora Remiks. Vides aizsardzības klubs un daži aktīvisti Jānis Stradiņš un Evalds Valters iestājas par Rīgas ielu vēsturisko nosaukumu atjaunošanu. Un 90. gadā Latvijas kultūras fonda komisijai izdodas atjaunot dažu Vecrīgas ielu vēsturiskos nosaukumus un pēc tam arī pārējo. Dzimst jaunā vēsture un augšam ceļas vecā doma laukums. Cik reiz ielu un laukumu vārdi bija apbērēti zem jauniem, cik reiz pamatvārdi, sirdsapziņa un gods bija apbērēti zem papīra frāzēm. Padomju laika Rīgas ielu nosaukumi liek domāt, ka tieši šeit bijis revolūcijas šūpulis, ka visi galvenie notikumi ir izcinājušies Latvijas galvaspilsētā. Par Kārļa Marksa bijusī Ģertrūdes iela kļuva 1950. gadā. Tā izvietota no Gorkija līdz Sateklas ielai, kopējais garums 1950 metri. Divās ēkās, Kārļa Marksa 20 un Kārļa Marksa 23, izvietota centrālā bērnu biblioteka. Literatūras sadalījuma princips šāds. Te meklējams grāmatas visjaunākajiem, mazāko klašu skolēniem, pāri ielai visiem pārējiem. Literatūra biblioteka plauktos meklējama gan latviešu, gan krievu valodās. Marks ielā 72, kinoteātris 21. jūlijas. Nosaukuma datums atzīmē dienu, kad Latvijas PSR darba ļaudis lielā vienprātībā pievienojās PSRS draudzīgajai saimei. Aiz šīm durvīm atrodams kinoteātra biļešu kases, bet ieeja jāmeklē pāris soļus tālāk. Ar Elizabetes ielas pārdēvēšanu pasteidzās visātrāk, jau 1940. gadā. Patiesībā tai vajadzēja saukties Kostrikova ielai, jo tieši tāds bija komunista Sergeja Kirova īstais uzvārds. Tā izvietota no Viļa Lāča ielas līdz dzelzceļam, garums 2230 metri. Kirova ielā 63 parakstāmās literatūras grāmatnīca. Rindas vislielākās, kad pieņem pasūtījumus uz kopoto rakstu rezervēšanu, pēc tam atliek vien gaidīt, kad kārtējais sējums nodrukāts un nesteidzīgi to iegādāt. Kirova un Ļeņina ielu krustojumā kopš 50. gada lepni slējās tēlnieku Ingala un Bogoļūbova granītā un bronzā darinātais Ļeņina piemineklis. Dažādos laikos un dažādos režīmos pārdēvētājiem visvilinošākā bijusi šī 12600 metrus garā artērija. 50. gadā Svērtuvas un Kaļķu, Brīvības gatvi, Brīvības ielu un Brīvības bulvāri apvieno vienā maģistrālē un nosauc to Ļeņina vārdā. Ļeņina ielā 2 veikals Daugava. Plašs sporta preču klāsts no vismazākās svilpītes līdz ar motoru darbināmai upju un ezeru laivai. Ļeņina ielā 412 veikals jaunlaulātajiem Pavasaris. Dzimsrakstu nodaļas ir izsniegušas kāzas pieteikušajiem speciālas kartes ar iegrafētām sadaļām. Tās kalpo par atļauju iepirkties šajā visnotaļ apgādātajā veikalā. Uzvalki, kleitas, apavi, gredzeni, sievietēm arī kvalitatīva apakšveļa. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat Telekom.
90. gada 3. maijā Latvijas PSR 12. sasaukuma augstākā padome sanāk uz savu pirmo sesiju. Nākamajā dienā, 4. maijā, uz balsošanu tiek likts viens jautājums – deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Ārpusē uzstādīti skaļruņi un sapulcējušies ļaudis dzird uzvārdu un balsojumu un priekā gavilē, jo ar 138 balsīm par, vienam atturoties un pārējiem nepiedaloties balsošanā, neatkarības deklarācija tiek pieņemta. Gada 20. jūnijā Latvijas Republikas augstākā padome un ministru padome pieņem lēmumu par jaunu laikraksta Diena izdošanu. Par galveno redaktoru tiek apstiprināts Viktors Kalniņš, viņš arī Viktors Daugmalis. Galvenais laikrakstu uzdevums ir publicēt neatkarīgu un bezskaislīgu informāciju. Viens numurs maksā 20 kapeikas. 90. gadu sākumā situāciju presē var raksturot tikai kā haotisku. Publicē visi, tirāžas un kvalitāte ir raibi dažāda, bet pārsvarā iekļaujas skalā no ļoti vājas līdz viduvējai. Skaidrs, ka radušies visi priekšnoteikumi neatkarīgas, informatīvas avīzes tapšanai. Mēs sākām strādāt pie Dienas 90. gada vasarā, un tas bija ļoti skaists laiks, jo bija tikko radusies jauna valsts, un likās, ka ir ļoti loģiski, ka būtu arī jauna avīze. Toreiz, kad mēs sākām Dienu, mums nebija pieredzes, bet mums bija ļoti liela ticība tam, ka Latvijā ir vajadzīga jauna veida avīze. Tāda avīze, kāda Latvijā nav bijusi, un varbūt tā galvenā atšķirība, kas mums likās svarīgi, sākot Dienu, bija, ka avīze ir priekš tam, lai tajā būtu ļoti daudz ziņu. Ziņām ir jābūt atdalītām no komentāriem. Ziņas ir ziņas, un tās nav žurnālistu iedomas vai interpretācijas. Mūsu pārliecība toreiz bija, ka varbūt pat vieglāk ir aicināt darbā cilvēkus, kuriem nav nekāda žurnālista izglītība, nevis mēģināt izglītot vai pārliecināt cilvēkus, kuri 10 gadu bija strādājuši padomju žurnālistikā un neba jau kaut kādu ideoloģisku iemeslu dēļ, bet gan vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņi nezināja, ko nozīmē rakstīt ziņas. Mēs sākām ar rakstām mašīnām, kuras nebija pat katram žurnālistam, bet mēs bijām ārkārtīgi moderna redakcija, jo mums bija tā saucamā centrālā redakcija, kurā bija, ja nemaldos, 6 vai 8 datori. Un mums bija operators, kas uz rakstām mašīnas uzrakstīto tekstu pēc tam rakstīja iekšā datorā. Un jā, mēs drukājām avīzes lapas ārā uzreiz uz filmām, un arī tā bija ļoti moderna tehnoloģija. Mēs vairs nepiedzīvojām to avīžu pieredzi, kas lapas atlēja dzelzī. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat-Telekom. Ja jau neatkarība, tad neatkarība. Un modes pasaulē šo gaisotni kurina Bruno Birmanis. Sākumā ar postbanālisma balli, bet 90. gadā ar nepieradinātās modes asambleju. Tērpi ir traki, nepieradināti, vārdu sakot, avangards. Gadus vecais Bruno Birmanis, pats būdams modes mākslinieks, ir kļuvis par Latvijas jauno uzņēmēju.
Dažreiz es veidoju komerciālus pasūtījumu darbus. 2 reizes esmu taisījis tērpus Latvijas olimpiskajām izlasēm – Albervillai un Barcelonai. Esmu gatavojis kostīmus filmām un teātra izrādēm. Bet tērpu veidošana nav mans mājas darbs. Es esmu pilnīgi neatkarīgs un brīvs. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 17. sērija, 1989. 90. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika, viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1991. 92. gads. Brīvās cenas, riteņu bloķētāji automašīnām, jauns mēnesis uzvar Sopotā, Augusta Pučs, mobilie telefoni. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.